Tā. Tā, pagaidīsim. Čau, čau, prieks satikt. Beidzot izdevās savienoties. Jā, vai ne? Beidzot. Pēc pusstundas. Jā. Neizdevušā Instagram un jā, mums te ir mazā fonā, tā kā ja mums kustās bišķi kamera un skaņas visādas, tad mums ir maz meitiņu un viņa te darbojās. Jā. Viss kārtībā. Nu, prieks satikties, sarunāties, nedaudz ieskicēšu ievadu. Tātad tiem, kas skatās no mana profila un no jūsu, mēs šodien runāsim par, manuprāt, maz apspriestu tēmu, par to, kā elektroierīces un to radītais starojums un nestā informācija ietekmē mūsu labsajūtu, pašsajūtu, ikdienu un ko ar to darīt un kāds ir jūsu risinājums, pie kā jūs esat strādājuši daudzus gadus. Tāpēc varbūt iepazīstiniet ar to, kas jūs esat, kas ir Orbs jūsu kompānijā, vai kā to nosaukt uzņēmums, un kā jūs vispār līdz tam nonācāt, kāds bija jūsu ceļš īsumā? Tas man jāstāsta. Kas mēs esam? Jā, nu ja kas, es esmu Aiga, bet pats mēs esam vīrs un sieva, droši vien to jau daudz zina. Mēs šobrīd esam no Anša profila. Jā, es esmu Ansis. Jā. Vismaz tā man sauc, tā kā grib pasaukt. Jā, radās tas kaut kāds ar mani, bet visā procesā īstenībā piedalījās Aiga arī no sākuma līdz beigām. Tā informācija atnāca ar mani, kā tam visam jābūt ir. Un tas varbūt pats interesantākais, man tā vismaz šķiet, kad es sākumā pat nenojautu, ko es taisu un kāpēc es taisu un priekš kam es taisu. Tā bija tāda mana aktuāla problēma pirms 9 gadiem, vai varbūt pat vairāk. Nu, sākās īstenībā tas viss ar to, ka es meklēju sevi, meklēju, ko darīt, viss bija garlaicīgi. Visas sistēmas piedāvāti amati bija izsmelti, nu vismaz tas, kas man likās interesanti. Un es tā kā sāku rakt visu kaut ko, kas gāja ārpus robežām. Un es atradu tādu lietu, ko cilvēki pasaulē sauc par organītiem. Tas tā kā tādas ierīces, kur tur tiek sajaukt sveķi, metāla skaidrs, kristāli, un tad viņi neutralizē kaut kādu kaitīgo to starojumu. Un es vērtīgi eksperimentēt. Un, man apnika eksperimentēt tos versijas, kas tur bija jau gatavās, tur no senajiem kaut kādiem Eģiptes laikiem un vēl visādas tehnoloģijas. Es sāku improvizēt tajā visā. Man bija sajūta, ka jāpamēģina kaut kas tāds, vēl kaut kas savādāks, vēl kaut kas. Man apkārt sāk uzrasties daudz visādi ekstrasens, kuriem es tur rādīju, tad mēs tur kopā pētījām, kas tas tāds, ko viņš tur dod, ko viņš dara un tā. Un vienu dienu man atnāca nu, tā kā tāda, nezinu, bilde, sajūta, ierīce. Tie visi instrumenti, viņi sāk nākt tā kā intuitīvā līmenī, nu, ka man jāuztais tāds ir. Pēc laika atrodas cilvēks, kuram tieši to vajag. Vai arī cilvēks man paprasa kaut ko, un man atnāk bilde, ko viņam uztaisīt. Un tā tas tā kā attīstījās, līdz es vienu dienu saņēmu tādu ļoti sarežģītu bildi, ļoti sarežģītu ierīci. Man nebija nekāda vēlme viņu taisīt, viņa bija pārāk sarežģīta un pārāk tāda čakarīga un es nezinu kā lai. Nu, kaut kādu gads pagāja aptuveni, kamēr es saņēmos viņu vispār viņai pieķerties un sākt viņu taisīt. Un tas ar tā kā negāja viegli, pāris mēneši pagāja, kamēr viņu uztaisīja, tad es uztaisīju, domāju, enerģijas es jūtu, es viņas nemācēju iztulkot. Es vēroju, baigi forša enerģija. Nu, tāda forša ierīce, forša enerģija, viņa forša stāv plauktā, forša tur viss notiekās.
Bet ko viņi dara un ko ar viņu iesākt, nebija ne mazākās saprašanas. Es rādu vienam ekstrasensam, viņš saka, jā, baigi laba enerģija, baigi patīkamā. Rādu otram, viņš ar to pašu. Rādu trešajam, neviens tā kā neko. Tad mums kaut kā mēs bieži pārcēlāmies, pārvācāmies, mēs sanāca nokļūt Ragaciemā, kur mums burtiski pār ielai dzīvoja tāds cilvēks, kurš ļoti labi pazīstams, tad mēs pie viņu bieži gājām. Mēs to ierīci cik pa laikam paņēmu līdzi. Un tad vienā reizē tika atklāts, kad nevar saprast, tā enerģija dod, nedod. Viņš saka, ejam dzert tēju, un tajā brīdī noliek savu mobilo telefonu uz tās ierīces un sajūt, ka tam telefonam neutralizējās starojums. Viņš kļūst pilnīgi nekaitīgs, tā kā, nezinu, bērns zars, ko noplots, meija vai vēl kaut kas. Un tā kaut kā sākās tas orps ceļš, un sāk saprast, kam tas ir paredzēts, ko tas dod, bet tā ierīce viņa aptuveni tik liela, viņš pie mobilā telefona nevar pielikt nekādīgi. Telefons mazāks par to ierīci. Un sākām domāt, kā viņi dabūt gatavu, ka viņi var izmantot vairāk kā tikai es. Jo es mājās atnāku, es nolieku to telefonu uz tās ierīces un baigi labi ir. Un tad kaut kā nāca atkal intuitīvs sajūts, ka viņi jātais ir uzlīmes, ka viņi var noklonēt. Tā kā. Mēs domājam, nokopējuši, bet mēs burtiski tā kā noklonējām to ierīci tajās uzlīmītēs. Tur mēs speciāli meklējām studiju, labi, to jebkurā fotostudijā var izdarīt. Tad tur veic speciāli apstrādē bildē, lai tā informācija nepazustu tajā apstrādē, Photoshopā kaut kur, lai tas nonāk tajās hologrammās, tāds kāds tas ir, lai tā hologramma starotu enerģiju. Un tad tās hologrammas tika vēl bišķiņ pilnveidotas, apstrādātas un aizgāja. Mēs sākām tā kā dot cilvēkiem, un tas strādāja, un tā kaut kā, es nezinu, vai gari, bet īsāk man nesanāk. Jā, nav gari, manuprāt, tas ir ļoti svētīgi to visu dzirdēt, lai saprastu, kā tas vispār ir radies, jo man personīgi arī un arī cilvēkiem, ar ko es dalījos par tām uzlīmēm, pirmais jautājums un tā kā galvenais, ko viņi grib zināt, kā tas strādā. Tad, kā tas ir, ka tāda maza uzlīmīta var mainīt kaut ko tajā starojumā, informācijā un tā tālāk. Kā tas vispār notiekās, jo no malas izskatās, tu vienkārši uzlīmīt un viss, bet kas aiz tā viss stāv, kas tur notiekās? Šis ir baigi interesanti, jums noteikti patiks man atbildi, jo es arī nezinu, kā tas strādā. Es minēju, un es varu izstāstīt savu versiju, bet vai tas tiešām tā strādā, to es nezinu. Fakts ir tas, ka viņš strādā, daudzi to jūt un redz, un iespējams, ka tiem, kam nevajag, tie arī nejūt un neredz, un uz viņiem tas tā kā neatiecās, bet tas strādā. Tie, kas jūt, tie jūt un sajūt, ka tā darbība notiekās. Es tā kā varu ar prātu pievilkt skaidrojumu, ka tā ir ierīce, kas ir veidot no vara pinumiem. Tur ir varš, viņš ir uztīts, tā ģeometrija ir kaut kas līdzīgs, tā kā sapņu ķērājas, tikai daudz sarežģītāka. Ja iztēlojās sapņu ķērāju, kurš ir pīts no varas tieplēm un apzinās to, ka varš ir tas, kas, teiksim, elektromotorā vai ģeneratorā, lai rastos elektrība, magnēti griežās, un tas, ka elektromagnētiskais lauks iet caur vara pinumiem, viņš rada elektrību. Otrā versijā mēs laižām caur vara pinumiem elektrību, un tas rada elektromagnētisko lauku, un magnēti sāk griezties, motorā notiek kaut kāda kustība. Un tas, kā es to sapratu, ka tie vara pinumi ir tie, kas tā kā sapņu ķērājas, viņi uztver tos apkārtējās vides elektromagnētiskos laukus. Un tā kā tas pinums nav uzspīts tā kā transformatoram vai ģeneratoram, kaut kā asimetriski vai haotiski, bet viņš ir ļoti harmonisks, kā tāda mandala. Mēs zinām visi, domāju, liela daļa zina, ka mandalas harmonizē enerģētiku. Tāpēc, ka viņas ir simetriskas, harmoniskas, viņās ir kaut kāda tā visuma pamatu uzbūvis, kaut kāda programma iekšā. Un tad šī ierīcē arī tas ir. Tas ir, kā lai saka, tā ierīce, kur ir uztaisīta ļoti
harmoniska, ļoti simetriska. Viņā ir vairāki principi, tur kā cilvēka enerģija kustās, iespējams, ka tā, kā viņi sauc, tors, ja varbūt zinat toru vai donatu, kad ir tā kā, un enerģija kustās apkārt bezgalībā. Nu, tur arī tajā ierīcē ir 2 donati, ar kuriem enerģija kustās bezgalības tajā simbolā. Viņi mūri, nu, tā kā cirkulē tur cauri. Nu, tā kā strādā tas mandāls efekts, strādā ģeometrijas efekts, strādā varš kā metāls, jo viņš ir smalko enerģiju, elektromagnētisko lauku vadītājs. Nu, un, ja mēs runājam par pašām uzlīmēm, tad jebkurš cilvēks var paņemt manu fotogrāfiju, aiziet pie ekstrasens, un tas ekstrasens pateiks, vai es esmu dzīvs vai mīris, ar ko es esmu slims. Nu, cilvēki, kas jūtīgi, viņi nolasīs to pašu informāciju no manas fotogrāfijas, ko nolasīs no manis kā dzīvu cilvēku. Līdz ar to fotogrāfija nes sevī visu to informāciju, kas es esmu. Nu, tas ir veids, kā... Tāpat ar uzlīmi, ja? Viņa nes tā kā tās ierīces informāciju. Jā, es tā to saprotu, un tā priekš manis tas strādā, ka tā uzlīme nes to ierīces informāciju. Viņa ir tā kā, nezinu, mātes ierīce, un tās mazās ir tā kā bērni, vai... Nu, tā saikne viņiem ir savstarpēji nesaraujama, un nonākot uz jebkuras ierīces, viņi savienojās ar to enerģiju. Principā, es nezinu, kā lai izstāst, nu, tā ierīce ir tagad tāds portāls, kurš velk iekšā no kosmosa, no kaut kurienes, es nezinu, no kurienes, varbūt no manām mājām, pumpē iekšā enerģiju. Un tās uzlīmes ir tie raidītāji, tā kā mobiliem telefonam ir tās bāzes stacijas, ir visādi radari, ar ko mēs te sazināmies, un radio un tā tālāk. Un tās mazās uzlīmītes ir tā kā tādas antēniņas, kas savieno. Un tiklīdz viņi uzlīmējās telefona, tā telefons sāk translēt to ierīces informāciju. Un tā ierīces informācija ir tāda, kas harmonizē jebkuru elektromagnētisko lauku. Un tam pat nav nozīmes, vai tā ir elektroierīce, vai tas ir dzīves cilvēks, vai tas ir augs, jo elektromagnētiskais lauks ir pilnīgi visam. Tad būtībā uz sevis arī var līmēt tās uzlīmes. Jā. Tas arī pārbaudīts. Protams, ka ne visiem tas strādā, bet es zinu vairākus gadījumus, kur sieviete meklē palīdzību, jo viņai sāp nenormāla mugura. Viņa ir apskrējusi visus ārstus, apskrējusi tur entos dziedniekus, un nekas nestrādā. Un vienam no dziedniekiem bija mūsu uzlīmes, viņš viņai iedeva. Viņa salīmēja sev pa mugurkaulu, un tās mugursāpes vairs nav. Vispār jau slimība ar pēc būtības ir elektromagnētisks lauks. Nu, viņš tur varbūt nav harmonisks vai kā viņš tur veidojās, es nezinu, bet tā arī ir kaut kāda enerģijas plūsmas, disharmonija, kaut kā tā enerģija necirkulē. Izlīdzinot to plūsmu, protams, ka tā lieta atrisinās. Droši vien zinu, ka ne visu var atrisināt ar vienu instrumentu, iespējams, tur kaut kam apziņā ir jānotiek, lai atrisinātu. Bet mēs neesam viņu tā kā aizvirzījuši līdz tam, kad mēs piedāvājam cilvēkiem baigi līmēt sev virsū. Mums ir bijuši domas par visādiem silikonu plāksteriem, visu kaut ko, bet kaut kā tā tēma mums bišķi iestriekst visu laiku. Cik es esmu dzirdējusi, ka ir tādas uzlīmes, es nezinu, vai viņas uz tādu pašu principu, bet kuras līmē reāli uz konkrētām vietām, kuras tā iedarbojās. Jūsu tajā sūtījumā ir pat konkrēti rakstīts, ka pirms uzlīmes līmēšanas ir jāieliek nodoms, kāda tam nodomam ir nozīme un kā tas ietekmē tās uzlīmes vispār darbību, un kas notiek, ja viņu neieliek, un vai to nodomu var papildināt laika gaitā. Nodoms, tas ir svarīgs moments vispār. Es kā ar šitām ierīcēm darbojoties, es esmu nonācis līdz tādai sapratnei vai atklāsmei, kad arī radot ierīces, mēs tā kā viņās caur sevi, caur savu radītāju kanālu, tā kā ļaujam viņās integrēties kaut kādām dvēselēm. Tā kā dzīvām būtnēm. Un arī ar šo ierīci, arī ar šīm uzlīmēm, ar viņām ir
jāmiedarbojās. Un tas būtu produktīvākais veids, kā ar viņām iedarboties, tā kā mājdzīvniekiem. Nu, tā kā ar suni viņš neatbild, bet ar viņu var runāt, un viņš ļoti labi saprot. Tāpat mājās arī ar augiem. Tas nodoms ir tāpēc, lai tā uzlīme saprastu, ko tad tu gribi iegūt no tā, ka viņi tur strādās 24/7. Tas ir izveidos tādu papildus kontaktu ar to dvēseli, ar to būtni, kas darīs to darbu. Tā kā es domāju, tam ir... Par to enerģiju. Jā, tā kā tam ir nozīme. Taču mēs varam arī apzināti neizteikt savu nodomu. Uzlīme tāpat strādās. Bet, jo mums vienmēr patiesībā ir nodoms. Tikai apzināti, neapzināts. Mēs agrāk šo neteicām. Tagad, kad mēs esam īstenībā izgājuši tādā, tā kā varbūt drošāku soli, jo mums vienmēr ir tāds atkritiens, kad mēs izejam, tas kaut kāds mūsu paterns, bet patiesībā mēs tagad tikai cilvēkiem sākam līmējam apzināti ar nodomu. Uzrakst uz lapiņas. Zini, tas tā kā citi daudzi saka, piedaloties kursā vai seminārā vai kur. Uzrakst uz lapiņas, ko tu no tā gribi, un pēc tam izņem vienkārši pasties pēc kādu laiku, un tu redzēsi, ka tas notiek. Tā jau ir radīšana kaut kādā ziņā, kā mēs radām ar savu nodomu. Un tāpēc, ja arī cilvēks agrāk, visi cilvēks līmēši, mēs to ļoti neuzsvērām. Mēs neuzsveram. Jā, bet tāpatās cilvēkam iekšējā doma jau ir harmonizēt, justies labi elektroierīčus. Tā iekšējā doma mums vienmēr patiesībā ir laba. Viņi vienmēr ir. Nevar nopirkt uzlīmes bez nodoma. Tas nav iespējams. Vienīgais, arī tas ir pierādījies, ka, ja nopērk uzlīmes ar domu, paskatīšos, kas tas tāds ir, ko tad viņš no sevis te. Tad tas efekts būs krietni mazāks. Protams, jo viņš arī tad parādīs kaut ko tur. Tas tā kā mēs satiktos laivā, un es teiktu, paskatīšos, ko tā līme no sevis piedāvā vai nepiedāvā. Kāds ir tas nodoms? Ja tu esi skeptisks, tad tu skepsi saņemsi atpakaļ. Vai ne? Ja tu esi, šeit darbojās visi tie paši principi, ko mēs zinām arī enerģētiski un kā dzīvē ir. Protams, ka viņi strādās arī tad, ja tas nodoms būs skeptisks, jo tur ir arī mans nodoms iekšā, un tā ierīce radusies ar manu nodomu, jo tagad es tik tā savēlu, kad es tajā pirmsākumā domāju par to, ka varētu uztaisīt kaut ko tādu, ko var viegli duplicēt, viegli nodot cilvēkiem, ka nav katrs tur veselu dienu jāstrādā ar ierīci, lai uzradītu vienu. Daudz efektīvāk ir izplatīt tā. Un mums tā kā, kā lai saka, pēdējā laikā ir bijis kontakts ar cilvēkiem, kas darbojās gan intuitīvi, gan enerģētiski, gan laboratorijā pie instrumentiem, kas var nomērīt tās uzlīmes iedarbību un tā. Un tur sieviete diezgan ar atvērtu apziņu, viņa novēroja to, ka ieliekot nodomu uzlīmē, ir iespējams pārvaldīt elektroierīci. Tā kā mākslīgo intelektu un viss, kas tur notiekās. Viņa bija ielikusi konkrētu nodomu, kad viņa negrib vairs, lai mākslīgais intelekts klausās, kamēr telefons nav ieslēgts, un piedāvā pēc tam reklāmās. Tur, ja runāt par fēniem, tad pēkšņi visur lec fēnis visos sociālos. Viņi iedeva konkrētu komandu, konkrētu nodomu, ka viņi vairs to visu negrib. Un viņai tas nav vairāk, nenāk. Un tas arī ir viens moments, ko mēs liekot nodomu, mēs mācamies, apzināmies, ka ne jau elektroierīces ir tās, kas nosaka par mums un liek mums kaut kā pakārtot savu dzīvi, bet mēs esam tie, kas var virzīt un vadīt visas šīs enerģijas un vadīt tos procesus. Tāpēc arī, varbūt daudz pat baidās, varbūt kāds nebaidās, atkarīgs no paaudzes ar to mākslīgo intelektu. Viņš ir vadāms, viņš arī tiek vadīts, un mēs to varam apzināties un dot viņam konkrēts uzdevums, ko tad viņam darīt. Pat nerakstot viņam teksta formā, viņš intuitīvi var ļoti labi saprot. Jā. Saka, es kaut kā piemiršu, kas tur vēl bija jautājumā. Nē, es gribēju redz, kur pāriet organiski uz nākamo tēmu, komentārs šarlatānu pasakas. Tad kāds ir jūsu viedoklis vispār, kāda ir atšķirības starp tādu veselīgu skepticismu un veselo saprātu, starp vienkārši cilvēka varbūt bailēm no jaunā un nezināmā?
vai nesaprotamā? Nu, es pats esmu ļoti liels skeptiķis, principā neticu. Nekam un nevienam. Nezinu, cik tas ir veselīgi. Nu, galīgi neveselīgi, es teiktu. Tad jaunais dzīvē neienāk gandrīz vispār. Nu, vai pa mazu spraudziņu. Nu, šarlatāni pasakas. Bet neviens jau nespiež, tā kā, nu, tā jau ir katrs tā kā cilvēku brīvā griba, es nezinu. Un cik ļoti katrs tic pats sev. Nu, jo es ticu sev, es cenu tā kā, nu, jā, manī varbūt ir kaut kāda aizsarga mehānisma, kaut kādas programmas, kas nelaiž to jauno iekšā, jo ir programmas, bet es daudz informācijas laižu caur sevi, un es sajūtu, vai tas ir, nu, katrā no mums ir melu detektors. Nu, tie, kas domā, ka Karlotā, nu, viņi tā drīkst domāt, tā ir viņa izvēle. Tie, kas, nu, tā kā, es domāju, tur katrs pats sajūt. Man nav, es zinu, kad arī mēs ar Aiku pirms runājam, nu, nav tās uzlīmes katram, un patiesībā viņš arī nedara tik maz, kā mēs te runājam. Tur notiek daudz vairāk procesu, bet, ja es to stāstītu, tad arī tādi mums te mazā konceptē. Un tad neticēt, droši vien neviens ir stāstīt visu, ko viņi dara. Bet cilvēki to, kā lai saka. Mēs esam ļoti, ļoti, ļoti aprobežoti. Arī es un visi apkārtēji. Un, protams, kad mācoties skolā, viss, kas nav skolas programmā, nav patiesība, un ir šarlatānisms kaut kādā ziņā. Un visu, ko autoritāte, ne, ja par to pa televizoru nepateiks, un diktors nepateiks, vai prezidents nepateiks, tad tas tā kā neskaitīsies. Mums nav droši atzīt cilvēkam, ja viņš uzlīmē, viņš atzīst, ka tas... Nu jā, Riku Raiga arī saka, ka cilvēks, kamēr viņš netic, ka tā ierīce var būt kaut kādā veidā kaitīga, viņam nevajag uzlīm, bet ja viņš uzlīmē, viņš tā tad apstiprina, ka tas viss ir kaitīgs. Un kā tad dzīvot tādā realitātē, kur ir 5G, kur ir visādi vējģeneratori, saules paneļi, elektromobīļi, kur principā uzvāra cilvēku smadzenes pāris gadu laikā. Un to, tā kā es pat nezinu, kā lai tā vienā tā īsti pasaka. Gribat braucat ar elektromobīļiem, sakariniet sev austiņas, telefonus. Un tā ir lieta, ka tas jūs neietekmē. Protams, ir cilvēki, kuriem lauks ir tik spēcīgs, ka viņiem nevajag nekādas uzlīmes, neko no tā visa. Viņš ar savu enerģiju iet tik spēcīgi, ka viņš spēj gan neutralizēt to elektromobīli, gan mobilo telefonu. Bet spriežot pēc sabiedrības veselības stāvokļa, vispārējā tāda cilvēka ļoti maz. Un ko jūs teiktu tādam cilvēkam, kas it kā, to visu dzirdot, ir tāda interese, vilkme, bet tomēr kaut kādas šaubas un neticība? Vai tad ir jēga tās uzlīmes iegādāties, vai tad labāk nē? Vai tagad ir pilnīga pārliecība, ka jā, tas ir kaut kas vērtīgs, tas strādā, tad tikai viņas pirkt un līmēt? Jebkurā gadījumā cilvēkam jāklausās sevi ir, jā. Ja nav gatavs pirkt, tad arī nevajag pirkt viņas. Jā, cilvēkam pašam jāsajūt. Tur tā kā nevar tā ieteikt neko. Katrā ziņā, ja tam būs jānotiek, tad tā vilkme pastiprināsies. Viņa paliks aizvien lielāka, līdz viņa nespēs ignorēt. Kā saka, tā kā iet šaubies, tad labāk nedari. Tad drīzāk nē, ja? Jā, nav, kā lai saka, nav spiest lieta. Es domāju, ka atnāk tam, kuram ir jāatnāk, un tam, kuram viņas ir vajadzīgas, viņš nespēs viņas nepirkt. Viņš šaubīsies gadu, 2, 3 varbūt. Bet vienu brīdī atnāks tā sajūta, ka vajag un viss. Vai, kā Aika saka, fonā uzdāvinās viņam kāds vai
nu, tā informācija sāks skāpt virsū no visām pusēm. Nu, vismaz man tā ir, es kā skeptiķis, es lieku tā kā, šito man nevajag, to man nevajag, es neko negribu. Un tad man sāk kāpt jau pa skursteni iekšā tā informācija, vēl kaut ko. Es saprotu, ka man vairs nav kur likties, jo man ir tikai tā informācija apkārt. Nu, labi, es papētīšu, kas tas tāds ir un ko viņš grib no manis. Tad jautājums par praktisko. Vai pietiek ar vienu uzlīmi? Es atceros, ka mājaslapā bija rakstīts, ka var līmēt, piemēram, uz leduskapja, un tad kā mainās tā sajūta par to, kas man ir vērtīgs, kas man ir vajadzīgs tajā brīdī, vai pietiek ar vienu, vai līmēt vairākas uzlīmes, un vai tas kaut ko maina? Jā, tas liekas, piemēram, telefons tāds maziņš, leduskaps liels, bet varbūt vairākas vajag. Nu, vispār te būs vēl šarlatāna pasakas. Vispār viņas darbojās tā, ka, ja tu uzlīmē, teiksim, tev mājās ir 3 viedierīces, pieņemsim, te dators, planšeta un mobilais telefons. Un Wi-Fi routers noteikti. Ja tu uz viņām 4 uzliksi, un ja tās uzlīmes spēs harmonizēt to 4 ierīču starojumu, viņas ies tālāk un sāks harmonizēt to televizoru, leduskapi, tā enerģija izplatās, viņa nestāv tā kā konstanti, kā vienā vietā. Un nu, mēs pieminējām par leduskapi kā piemēru, vai uzlīmi, tur, nu, viņi tā kā pastiprina cilvēku intuīciju. Un arī viņas ir jāizmanto intuitīvi. Intuīcija ir galvenā instrukcija. Ja ir sajūta, ka vajag 3 uz šitā leduskapja, nu tad ir jāliek 3. Ja ir sajūta, ka pietiks, ka uzlīmēs blakus leduskapim uz tostera, un ar to būs labi, tad pietiks ar to. Jo tā kā nav jau tāda viena konkrētie saskaitāmie, jebkurā vietā ir tik atšķirīgi un tik daudz, kad nu, kāds leduskapis, cik jauns, kāds kompresors, viņam ir Wi-Fi vai nav Wi-Fi pieslēgts, viņš ir kaut kāds viedais vai vecais padomu laiku, viņam ir tur tāds korpus vai šitāds. Nu, tā kā ir ļoti daudz aspektu, kurā, nezinu, varbūt pat kurā pusē mājai viņš stāv ziemeļos vai dienvidos, tas arī noteikti ietekmē kaut kā. Bet svarīgākais visā tajā procesā ir, nu, intuitīvi sajust. Sajust. Un arī paši tās uzlīmes, viņas to intuīciju pastiprinās. Nu, ja cilvēks uzlīmē uz leduskapja, viņš intuitīvi jutīs, ko viņam gribās ēst un ko viņam negribās ēst. Ja uzlīmēs uz televizoru, viņš intuitīvi izvēlēsies kaut kādu informācijas plūsmu. Viņš varbūt sāks mainīt TV kanālus, kurus viņš skatās. Vai uz vietālruņa vai telefonu uzlīmējot, ar pamainīsies kaut kas. Jā, nu tā intuīcija ir galvenā. Tas ir arī veids, kā mēs varam sazināties ar pašām ierīcēm, furietām uzlīmēm un to ierīci un vispār ar elektroierīcēm. Jā, tā. Tagad jautājums jums abiem, kā jūs redzat vispār cilvēka miedarbību ar tehnoloģijām nākotnē? Kā tas varētu izvērsties un kā jūs to prognozējat no savu skatījumu? Es domāju, ka tie scenāriji ir vairāk, viņi nav tā kā neaprobežojās ar vienu scenāriju. Man pašam personīgi tehnoloģijas ir ļoti uz jūs, es viņas varētu arī nelietot. Es pārsvarā pa dārzu dzīvojos, tā, un man viņas vispār neprasās. Bet mana tā iekšējā pārliecība un nodoms ir tāds, ka nu, ja tā kā es piedzimu, tad man no bērnības sāk prasīt, nu, kas, par ko tad es kļūšu, un ko es darīšu, un kas es gribētu būt. Tad man gribētos tā, ka es piedzimstu, un es jau esmu tas viss, ko es gribu būt, un nedomāju par to, ko es gribētu darīt, vai strādāt, vai tā, lai strādā tehnoloģijas. Nu, ja viņas ir, tad lai mākslīgais intelekts pilda tur to birokrātijas funkcijas, banku funkcijas, visu, un priekš kam cilvēkam strādāt vispār. Un, nu, ja var vadīt kaut kādas ierīces, kas tur būvē, ražo kaut ko, tad maksimāli, lai aizvieto to cilvēku darbu spēku, priekš kam cilvēkam darīt kaut kādas vienmuļas darbības visu laiku. Nu, mēs tā kā visu laiku tikām veidot kā tādas ierīces, pašpietiekams ierīces, kas darīs visu, ko sistēmai vajag, bet es gribētu, lai tās ierīces to dara. Bet man ir vispār sajūta, kad
Es nezinu, man liekas, ka nāks kaut kas pilnīgi jauns un pilnīgi cits, ka šitā ir akmens laikmeta tehnoloģijas. Ka šitas ir tā kā, mēs tā kā civilizācija, teikam, turēt tādā atpalikušā versijā, kā tāda nepieskaitāmie. Un mums arī tiek dotas tehnoloģijas, kas ir bijuši tādas, priekš tādiem atpalikušiem. Gan visi tie mākslīgi intelekti, gan mobilā telefoni, viņi ierobežo mūsu tās spējas kaut kādas un ierobežo to mūsu potenciālu. Es domāju, ka ir kaut kas, es pat nedomāju, un arī pats Orbs, tā ir tehnoloģija, kur šobrīd tādi zinātnieki nevarētu izskaidrot, kāds darbojās, un nav tādu fizikas likumu, ko viņi zinātu, pēc kā tas viss varētu darboties. Tā kā es domāju, būs kaut kāds mirklis, kad mēs pāriesim kaut kādā pilnīgi citā, kad tās tehnoloģijas būs dzīvas, ar apziņu, kad viņām varēs komunicēt, kad ir, teiksim, nezinu, iekāp tur transporta līdzekļi vai lidojošā šķīvīti, un tur viņi komunicē, nevis tas paēd pogas. Tādas tehnoloģijas jau ir uz zemes un jau tiek taisīts un cilvēki jau tiek apmācīti, jo neviens nespēja būt tik apzināts, lai vadītu tādu transporta līdzekli. Jo viņš dzird katru domu, un ja tu nodomā, ko tu tur priekšā stāv, ko tu maisies vai vēl kaut ko, tad tas viss ietekmē to ierīces darbību. Tā kā būs kaut kas... Es nezinu, tā kā negribās tā salīdzināt, bet tā kā pat ne bioloģisks kaut kas tāds. Es nezinu, man tāda sajūta, ka ja filma Avatars ir redzēts, tad tur tiem cilvēkiem bija kontakts ar dzīvniekiem. Tāds līdzīgs, kā, man tā sajūta, varētu būt ar tehnoloģijām. Jā, bija jautājums, kā mēs abi skatāmies. Uz ko? Kā tehnoloģijas varētu attīstīties tuvākajā laikā. Katrā ziņā par šīm tehnoloģijām viņas arī šobrīd varētu visas radīt harmoniskas, apziņu paplašinošas, uzskaņojošas. Tāpat kā mūzikas instrumenti, viņi ir uzskaņot tā, ka viņš dziedina, viņi ir uzskaņot tā, ka viņš iznīcina. Un šīs ierīces var, bet pietrūkst apziņas tiem cilvēkiem, kas to visu taisa. Speciāli to nedara, es nezinu, varbūt speciāli nedara. Jā, tā. Bet man liekas, galvenais ir nevis kā tehnoloģijas, bet ko mēs daram. Ko es kā cilvēks, lai tās tehnoloģijas attīstās, kā viņas attīstās, un kādam varbūt ir pārliecība, kad viņas rada tur. Kad ir šīs frekvences, kas mums ietekmē, kāds tam netic, bet ko es daru? Vai es sāku pieļaut, ka šīs tehnoloģijas visu sāku vadīt, vai tomēr mēs atdodam tehnoloģijām, ko es dzirdēju, Jānis, birokrātiju, to, ko mēs paši varbūt papīra lietas, kas nav, priekš kā mums to darīt. Bet paši ejam dabā, daram to, kas mums patīk, attīstamies, nezinu, strādājam ar sevi, klausāmies savā ķermenī, plešam savu apziņu, strādājam ar savu zemapziņu, nevis tā kā sākam sevi pakļaut tehnoloģijām. Cik mēs ļaujam paši īstenībā, un tas no katra mūsu individuāli ir atkarīgs. Un tas arī ir stāsts patiesībā par uzlīmēm. Vai es izdaru izvēli noharmonizēt savu vidi, vai īstenībā man ir viena alga? Jo te jau pat nav runa par to frekvenci, kad es tur harmonizēju kaut ko, bet īstenībā es jau caur to harmonizēju sevi. Un tā ir mana izvēle. Un tas pats, kas vai es eju meditēt, vai es eju elpas sesijā, vai es eju pastaigāties pa dabu ar plikām kājām un sazemējos. Es varu uzskatīt, ka tās ir muļķības. Un to nedarīt, bet tā ir izvēle. Un tā izvēle rada sekas. Un te, manuprāt, tehnoloģijas attīstīsies, un tas ir mans skatījums. Viņas attīstīsies, bet ko darīsim mēs? Un te ir jautājums arī šobrīd Latvijā ļoti aktuāli vēja parki, ja? Iespējams jau viņus pat uzcels, bet ko darīsim mēs iekšēji? Kas ir tā izvēle, ko mēs izdarām tur? Es nerunāju iet par un pret,
Bet kas ir īstenībā mūsējais, ko mēs gribam tā visa lietā, kā mēs gribam iedarboties ar lietām, ko mums piedāvā, kāda ir mūsu attieksme. Un tas īstenībā ir pavisam dziļāks skatu punkts uz to visu procesu un dzīvi kopumā. Nu jā, tagad runājot, man tagad, tie visi starojumi jau ir tāpat pārtika. Vai mēs slādējam iekšā no lielveikala to visu miskasti, kas tur ir, kas nav pārtika patiesībā. Un nevar būt atzīta par pārtiku, vai mēs tā kā vienkārši pofigā ēdam visu pēc kārtas, kas smaržo pēc ēdienu, vai tomēr izvēlamies, ko mēs ēdam un meklējam pēc iespējas dzīvāk, harmoniskāk to. Bet ja jebkurā gadījumā šis laikmets, kas šobrīd ir, protams, viņš ir tehnoloģijās balstīts, un viņš būs. Viņš ies uz priekšu. Un es domāju, ka ja mēs katrs laistu šo nodomu, lai mums šīs tehnoloģijas apkārt ir harmoniskas, un lai tas negrauj mūsu lauku, mūsu bērnu, dabas un tā tālāk, bet patiesībā mēs attīstamies un augam līdz ar, Jā, īstenībā, tas ir pats būtiskākais. Ļoti labi saka, ka vienmēr atcerēties, ka mums ir iespēja izvēlēties. Jā. Nav jau obligāti orpas uzlīmes jālīmē vai kā, bet izvēlēties es drīkstu, vai tās tehnoloģijas ir harmoniskas ar mani vai nē. Kādā veidā materializēsies, tas jau ir cits stāsts. Lai manā dzīvē ir harmoniskas. Man atnāca risinājums, ierīces, uztaisīja. Man viņi strādā. Kamēr man viņi strādā, man pat īstenībā baigi nestrauc, kas tur apkārtējiem notiekās. Tāpēc, var saukt par šarlatānu, tur tirgotāju, miljonāru. Mēs jau pat mēs bieži vien aizmirstam vispār, ka tās uzlīmes ir, jo mums vairs nav tā problēma. Mēs viņu nerisinām, mums viņu nav vairs ko risināt. Tas ir nolīmēts viss, ko vien var nolīmēt, visu pilsētu. Bet es vakardien domāju par mūsu sarunu, gribēju bišķi ielikt un domāju par to, ka, pieņemsim, nezinu, varbūt kādam ir jautājums, kā pārbaudīt. Vai strādā vai nestrādā, es nezinu. Un es domāju, kā es esmu jūtos, kas man ir nācis, tā kā. Un tad es atceros, mums jau, Orpas uzlīmēm tūlīt jūlijā mēs svinēsim 10 gadu jubileju, principā. Bet mums visur, kur mēs esam pārvākušies citās valstīs, vienmēr mēs visu esam nolīmējuši. Līdz pat sētas stabiņiem. Tas ir interesanti. Un arī uz stikliem mēs esam līmējuši visu, ko. Bet pagājušajā gadā augustā man māma uzdāvināja aerobotu mājās. Es ļoti skeptiski, es nekad pati man likās, es pati nepirkšu, bet mums ir 3 bērni, un viņš palīdz kaut kādās lietās. Un man mamma to klausījusi, un tagad mēs viņu pieslēdzam, saslēdzam, un viņš brauc pa to māju, un man liekas, es sajukšu no viņa prātā. Es jūtu, ka viņš vienkārši rada tādu sajūtu manī, kas nekas cits mājās to nerada. Un Antis saka, vai aplīmējam. Protams, mēs neaplīmējam tikai ar vienu. Tur viņam tā smuka, viņš izstāstās. Es pat uzbildēšu kādu bildi, varbūt vēlāk ielikt, kāds viņš izstāst. Un tas bija interesanti, ka tā viņš radīja nenormālu satraukumu, bet tiklīdz mēs aplīmējām 10-15 minūtes un tāda sajūta, ka viņš, ja te brauc, un tas skaņa jau ir tā pati, nekas jau viņā nav mainījies. Bet tā sajūta iekšējā ir kaut kā, ka viņš ir pilnīgi harmonisks šobrīd mājās. Un caur to es gribēju teikt, ka tā mēs varam sajust, ienesot kaut ko jaunu, jo tas aerobots ir diezgan jaudīgs savā laukā. Viņš arī ir ar Wi-Fi saslēgts. Otrs variants, ko var izdarīt, aplīmēt, nodzīvot nedēļu 2 ar uzlīmēm, un tad noplēst un izmest ārā un pastīties. Tā ir varianti, ko var darīt, lai cilvēks sajustu kontrastu. Jo tajā mirklī, kad tu salīmē, enerģija noharmonizējās ar visu, ko arī mājdzīvnieku starpā, mūsu starpā. Taču noplēšam un paskatāmies. Tā kā ļaujam sev arī eksperimentēt ar to, ja mēs neticam. Īstenībā par tādu tur, man tas vārds šarlatāni, vai iesēdēt tā man laikam tā tēma, jo man visu laiku tā sauc. Un, tā jau mēs, ka cilvēki, es nezinu, cilvēkiem, kam tas netraucē, viņam pofīgi. Tur uzlīmēts, neuzlīmēts, bet ir elektrosensitīvi cilvēki, kurš kā ieslēdz savu mobilo telefonu, tā viņš mirst nost pēc pusstundas, viņš nevar neko izdarīt, viņš pat no mājas nevar iziet. Un tādiem cilvēkiem šis reāli palīdz, jo mums ir daudz ārzemju klienti, kuri
Viņi nav varējuši vispār mājā uzturēties, jo aiz sienas ir drošinātāji, aiz sienas stāv tas gudrais skaitītājs, vēl kaut kas, un viņš tā kā beidzās nost, un viņš izmēģinājis 151 versiju, un nekas nestrādā, un dabūtās uzlīmes, un beidzot es varu aizmigt mājās un pagulēt, neizslēdzot pilnīgi visu. Tā kā... Latvijā šī elektrosensitivitāte netiek baigi apspriest. Es nezinu, nav ir grupas kaut kādas, bet tas nav tā populāri. Iespējams, ka arī ārzemēs mums vienkārši tie klienti atrod kaut kā mistiski. Un arī ir tā, ka, pie mums, es saprotu, mums ir ļoti maigā formā tas viss. Bet tā Vācija, Austrija, tur ieslēdz tās 5G antēnas, tās ielu apgaismojumi, tur koks nokalst nedēļas laikā. Un tad, pie cilvēki viņi saka, viņi līmē uz tādām lampām par 4-5 uzlīmēm, lai vispār varētu vakarā aiziet gulēt. Kad katrā valstī, katrā vietā tas arī ir savādāk. Mēs, teiksim, paši bijām Gruzijā, kur ir kalnu enerģija, kur ir kalnu upes, viss. Tur nevajag upes uzlīmes. Tur nevajag nekādas uzlīmes tajos kalnos. Tu jau tas kalns tā staro, tā kā, tur bijis, nebijis tā uzlīme. Iebrauc pilsētā, tur atkal tāda miskasta, kad tu saproti, ka tu nespēji bez viņas elpot. Ka tie starojumi tur tik daudz. Tā kā, nav jau, es parasti es tur sevi skatos, es biju ļoti jūtīgs pret to visu. Tagad man tā, ka tas neaizņem manā dzīvē, gandrīz ne minūti no laika. Tā es daudz domāju par to. Tas sanāk, ka jums vairāk tā kā ārzemēs ir klienti, Latvijā tas ir mazāk zināms, izplatīts. Mums tā ir sanācis. Zin kā, nevilšas, bet mums visu laiku ir Etsy veikals visu šo laiku. Un kaut kā, vispār ārzemnieki ir atvērtāki šai tēmai. Viņi redz, viņi jūt, viņi dzird, Latvietis vispār ļoti skeptisks. Ļoti tāds, ja viņš netic, un viss, un tur tu. Bet kaut kā tas ir aizgājis. Vienkārši mums ir Taivānā viens nepazīstams, bet sadarbības partners, kurš uz Taivānu tās uzlīmes. Un kaut kā tie cilvēki mums ir atraduši caur Etsy tieši. Un tāpēc ir vairāk arī reāli angliskās atsauksmes, nevis latviskās. Tas pašā sākumā mēs taisījām eksperimentu, mēs devām tā kā pavēlta ģimenēm, kuras vienkārši... Tas jau bija vēl trakāks, tie, kas domā par šarlatānis. Mēs tur pat uzlīmes nedevām. Mēs nedevām, mums nebija vēl uzlīmes. Nebija uzlīmes, tā ierīce strādā attālināt. Viņam pieslēgt attālināt jebkam par cilvēkam. Zemes gabalām, uzņēmumam, jebkam viņu varēja pieslēgt. Tā kā mēs sākumā aptvērām tās bezgalīgās iespējas, ko ar to visu var darīt, tad vispār sapratu, ka sāk stāstīt šito cilvēkiem, ka neviens neticēs nevienam vārdam. Un tā tev vismaz ir uzlīme, tu uzlīmē, un viņi tur strādā, bet viņi nav obligāti vajadzīgi. Jā. Tā, ja ir ierīce, kurai nav kur uzlīmēt, tu, teiksim, tās bezvada austiņas, tad vajag sērijas numuru, un mēs varam visu sakārtot. Jā. Jo daudz jau nesā, un tā onkoloģija tur galvā parādās pēc tām austiņām. Es domāju, ka noteikti ir daudzi, kam tas ir svarīgi un kas tic, tāpēc īstenībā man pašai ļoti interesanti to dzirdēt. Man likās, ka tikai caur uzlīmēm, bet izrādās arī tā. Tāpēc forši, ka jūs pastāstat. Vai jums ir kādi nākotnes plāni par kaut kādu līdzīgu tehnoloģiju vai par kaut kādiem jauniem produktiem vai kaut kādu attīstību? Tā kā mums sanāca, bet nevar saprast, kā tur ir cita mentalitāte, cita cilvēki, bet mums sanāca tāds tuvāks kontakts ar cilvēkiem, kas pastiprināti pēta ūdeni, pēta zemes aktivitāti, saules aktivitāti. Tur ir tā atsevišķa tēma, tā kā ūdens enerģētiku, cik spēcīgi ar ūdeni dabūt, cik viņu var atdzīvināt, neatdzīvināt. Tur ir diezgan nopietnas laboratorijas, kas paver iespēju šo tehnoloģiju ne tikai intuitīvi pētīt, bet arī monitorēt datoru monitorā. Kad tu izdari kaut kādu izmaiņu, radot ierīci, un tur nomainās tas starojums. Mums pašiem, man tas bija liels pārsteigums, es vēl ar šim nevaru līdz galam noticēt, jo es neesmu saņēmis video no tās laboratorijas. Bet tā sieviete, kas viņu vada, es viņai 3 reizes pārprasījis, vai tiešām, jo viņiem ir tāds
anomālo starojumu mērītājs, ar ko mērīt bioloģiskās anomālijas, nu, kad tur baktērija kaut kāda savairojās, vai elektromagnētiskās, vai tur seismiskās, vai vēl kaut kādas. Un mēs viņam aizsūtījām tās uzlīmes, un viņi notestēja, viņi redz to, ka tas anomālais starojums samazina. Tas īstenībā var mums iedeva papildus informāciju, kāpēc tas viss strādā intuitīvi. Un tā, jo viņi redzēja, ka uzlīmējot uz mobilā telefona, anomālais starojums krietni samazinās. Bet tad, kad tam telefonam pietuvojās cilvēks un paņem viņu rokās, tad tas starojums vēl daudzkārt samazinās. Un ka patiesībā tā uzlīme jūt, kad tas telefons kādam kaitē, tad viņi samazina to starojumu vairāk. Un ka viņš nevienam nekaitē, viņi nesamazina tik daudz. Un tā ļoti, to nevar, tā kā, ja mēs runājam, ka tā uzlīme arī ir tehnoloģija, taču tā ir dzīva. Tāpat, saprot, tās visas enerģijas ir dzīves, viņas ir inteliģentas. Līdzīgi kā augs, mums liekas, ka augs stāv, bet patiesībā, kur ir tie video, ka mēs pieejam klāt, kad viņi aprunājamies un viņš tās lapas, mēs jau to tā neredzam. Bet viņš jau jūt, ka tu esi piegājis un ka tu par viņu domā labi. Ir jau pat video, kur var redzēt, ka pieskarās tur sejai. Jā, un tāpatās jau tā orkas enerģija, mums jau ir kā, tas tā, ka mēs jau neredzam to enerģiju. Bet patiesībā jau viņa ir inteliģenta, viņa komunicē ar mums, viņa pilnībā darbojās mūsu labā. Nu, tā kā... Jā, un tā kā parādās iespējas monitorēt kaut kādus šitādus momentus. Nu, kad cilvēks pietuvojās, izmainās starojums. Noliek tuvāk augam, izmainās starojums. Izmainās gan auga starojums, gan mobilā telefona starojums, gan uzlīmes starojums. Nu, tā kā tiklīdz parādās tādas iespējas, tā parādās, nu, tajā brīdī, kad es tā kā sāku apzināties, ko man tas paver, nu, tad es sapratu, ka tā ir iespēja, nu, ļoti attīstīt šīs tehnoloģijas, padarīt viņas, nu, bet šobrīd ir tā, ka arī šī tehnoloģija apsteidz laiku krietni, un cilvēki vēl nemaz īsti nav gatavi šim pašam. Tā kā nav vēl tādi konkrēti, kā lai saka, soļi tajā virzienā spērti, bet varbūt, zin kā, man liekas, ka mēs vēl kāds gadus 5 varēsim stāstīt par šo tehnoloģiju, kad, nu, ko beidzot cilvēks gatavs uztvert, jo arī šeit ar tiem orbiem ir tā, ka viens ir, nu, mēs ļoti maz pievēršam uzmanību tiem mākslīgajiem starojumiem, visām elektroierīcēm un tādām. Bet mēs neaizdomājamies vispār par to, ka informācija arī nes starojumu. Nu, kad patiesībā mēli ir ļoti destruktīvi, nepatiesība ir ļoti destruktīva, viņi rada pilnīgas anomālijas. Nu, mēs dzīvojam feikā melu pasaulē, kur tās anomālijas rada mūsu, un mēs sākam tur jukt prātā no tā, ka nesaprotam, vai zeme plakana, apaļa vai kāda, viņi jau nav patiesi, nav iespējams pārbaudīt to informāciju. Un caur visiem ekrāniem nāk milzīga jūra ar dezinformāciju. Un neviens, nu, katrs mēs patiesībā varam tikai uz sevi paļauties, jo nu, pat ja pat tas, ko es stāstu, ir jāfiltrē caur sevi, vai man tas vispār tā kā rezonē vai nerezonē. Bet tas, ko dara šīs uzlīmes, viņas, nu, īstenībā tā galvenā doma ir harmonizēt nevis pašu elektroierīču to starojumu, bet tās informācijas, ko mēs uzņemam. Nu, to īstenībā, nu, mums ir daudz draugu, kas visi 9-10 gadus lieto tās uzlīmes. Un var redzēt, ka uz viņiem propaganda nestrādā. Viņiem nevar iestāstīt, ka tas, kas nav tas, ir tas, vai kad ir 18 dzimumi, vai, nezinu, tur zirgs nav zirgs, bet ir kaķis un vēl kaut kā atžgāni. Nu, tā kā viņi ir ļoti noturīgi. Mēs kļūstam noturīgi patiesībā ar orbu. Nu, tā kā informatīvi noturīgi. Saprot, mūsu energolauks kļūst ne jau necaurlaidīgs, bet tā kā spēcīgs. Mēs zinām, kas mēs esam. Mēs zinām, kas ir patiesība. Nu, tā kā, saprot, tāds alignments latviski, nu, angliski tāds. Mēs tā kā
Es nezinu. Manā sapratnē mikroeļņu krāsnes un mikroeļņu raidītāji, kas ir mobilo telefonu, viņi ir paši kaitīgākie, jo viņi uzvāra olbaltumvielas mūsu ķermenī. Man liekas, ka pat mikroeļņu krāsnes nav tik kaitīgi kā informācija, kuru mēs uzņemam, kas nav patiesa, kas ir meli. Jā. Un ja mēs viņam noticam, tad automātiski mēs radām kaut kādu kroplību savā tajā enerģijas plosmā, jo viņi jau vairs neplūst, tā kā... Mums tiek stāstīts, kas mēs tādi esam, par ko mums jākļūst. Tā ir milzīga informācija, ko mēs domājam par sevi, kas atbilst patiesībai. Tas ir tas, ko manā skatījumā galvenais spēja iedot tas orbs, ka viņš filtrē un veicina cilvēkā to spēju atšķirt patiesību no meliem un tā kā harmonizēt sevi tos failus, kas jau ir novilkti, nodownloadoti un arī harmonizēt to, ko mēs dodam uz āru. Varbūt nav jāskrien un jāstāst apkārt visiem, kad tūlīt būs karš, ja to viņi negrib. Priekš kam to translēt? Ja tu gribi, tad brauc tur, kur ir karš un karos. Brīva izvēle, bet jo tajā visā ir, man tāds ļoti nozīmīgi. Viņš nofiltrē to, kas nāk mūsos, tai pašā laikā mēs kļūstam apzinātāki, noturīgāki, tīrāki, stabilāki. Tā kā, principā, orbs dara savu darbu fonā, lai mums nav vairs tā slodze pašiem. Viņš ir kā palīgs. Ļoti dzird tos trokšņus. Dzird, bet dzird arī jūs viss kārtībā. Labi, jo es savādāk nesaprotu. Es zinu, kad Instagrams filtrē, bet vai Facebooks filtrē. Jā, tas īstenībā tāds vesels process, kas ar orbu notiek. Un tad, kad mēs viņu uzlīmējam, ļaujam vienkārši viņam būt un turpinam savu darbu un pēc pāris nedēļām reflektējam, vai ir kas mainījies. Un pēc pāris nedēļām atkal, kā mēs jūtamies. Vai ne? Tā kā... Svarīgs arī īstenībā šajā procesā, es domāju, arī tu, ko dari, ir ļoti svarīgi mums ir reflektēt, atspoguļot sevi. Jo es arī, piemēram, varu vest cilvēku elpas sesijā, bet ja viņš pēc sesijas nereflektē, kas ir noticies sesijā, kā tas ir saistīts ar viņa dzīvi, nodomu un tā tālāk, viņš var iznākt no sesijas un pateikt, man nekas nenotika. Kurā mirklī mēs pamanām, kad patiesībā es jūtos harmoniskāk. Kā es tev toreiz, Linda, rakstīju. Jā, cilvēki raksta, orbs uzlīmes neietekmē, bet es labāk guļu, man ir vairāk enerģijas, un man ir skaidrāk galva, bet principā orbs tas nav. Vai ne? Bet ja mēs reflektējam un atspoguļojam to, kas ar mums notiek, īstenībā mēs saprotam, ka jā, patiesībā, un to arī atzīt sev. Jā, es jūtos labāk, jā, es jūtos plašāk, es jūtos... Mēs sākumā, kad sākām, mēs uz 3 mēnešiem 100 ģimenēm. Čau. 100 ģimenēm iedevām, tā kā viņi atsūtīja un visas elektroierīces, ko gribējām. Čau. Visas ierīces, ko gribēja harmonizēt, mēs viņus tā kā priekšējām, sakārtojām. Jo, tev pašā. Čau. Jā. Viņa atrādīja. Jā, un tad arī bija tā, ka cilvēkiem neuzdod jautājumus. Viņi paši tagad nepiefiksē. Arī bija tieši tas stāsts, ka tā nekāda izmaiņa nav, principā. Tur nekas nav mainījies, bet tiklīdz sāc uzdod jautājumus, tā cilvēki, jā, tas tur guļu. Biežāk ļauj telefonu atstāt sev mājās, neņem līdz pastaigā, jo nav vairs tāda kaut kāda. Un ļoti īstenībā tajā pirmajā pētījumā mums bija ļoti daudz cilvēku pamanījusi bērniem tieši. Bērni, kas lieto daudz, spēlē spēles, telefonos, datoros. Bija pat gadījumi, man liekas, ka vairāki, kur bērnam telefons vienkārši iekrita ūdenī un kaut kas notikās, kā uzlīmēja orbu. Tā kā bija reāli, bija interesanti katram, un vienam es atceros, kaut kas tur ar to spēli nevarēja vairs iet. Jo vecākiem jau ļoti mums satrauc, kad bērni lieto tehnoloģijas. Vienam bija, kad pārstāja viņam zvanīja reklāmas aģenti. Visu tur piedāja no puteņas, sūcēja zobirsts un vēl nesko.
Viņš saka, visu nezvanu vairs cilvēku. Un nezvanu arī vairs cilvēku, kur grib vienkārši stundiņu papļāpāt. Nu, tā kā tāda nav vairs tukšas sarunas, nav vairs. Tā kā tā ietekme un, nu, tas var izpausties jebkādīgi, jo, nu, tā... Vai tas ir atkarīgs no tā uzstādītā nodoma vai no tā, kas cilvēkam tā kā ir vajadzīgs intuitīvi? Tas noteikti ir atkarīgs gan no nodoma, gan arī no tā, kā tie, nu kā mūsos ir kaut kādi faili. Protams, ka tur datorspēļu izgudrotāji grib, lai mēs visi spēlējam datorspēles. Protams, ka tur, nezinu, Facebook gribētu, lai mēs 24/7 sēžam, jo no tā ir atkarīgi viņa ienākumi. Un tās arī ir programmas, ko katrs mums tā kā piedāvā. Nu, vai mēs viņus akceptējam vai neakceptējam, vai neapzināti viņus pieņemam. Un tās programmas viņas lēnām sāk dešifrēties. Un mēs pārstājam būt bioroboti, kuri vienkārši novilkuši kaut kur caur kaut kādu ierīci programmu, kā uzvesties. Un sākam uzvesties atbilstoši sev, no savām tam pirmsākumam. Un mēs sākam kļūt apzinātāki, jebkurā procesā. Un tas, ka tur atbrīvojās šūnā vai nervu sistēmā maziņš failiņš, kur tur tev jāiet Facebookā, pieņemsim, ka nav ko darīt. Tur jau atbrīvojas vieta, un tur arī ienāk kaut kas jauns, un tas var radīt jebkādas izmaiņas. Tur nevar atrast, kas tad notiksies, kā tas izpaudīsies. Kāds varēs laicīgi aiziet gulēt, jo viņam vairs nav fails ieiet tur pašķirstīt. Jā, un es atceros vēl sākumā pēkšņi tagad, jo mēs jau šito neesam cilājuši. Vēl bija cilvēkiem tie, kas ir atkarīgi no cukura. Viņi reāli sāk mazāk cukuru lietot. Tur bija īstenībā man kaut kur jāuzceļ augšā šitie faili, ko man cilvēki rakstīja, bet tur bija dažādas, man kaut kur ir sarakstīts, bet viens arī bija tas, ka mazāk sāk lietot cilvēks saldumus, un vēl viens ir tas, ka daudz dara tikai kafiju, daudz pārslēdzās uz ūdeni, vienkārši cilvēks sāk apzinātāk izdarīt savas izvēles dzīvē. Jā. Brīnišķīgi. Jā, nu tā, mēs jau pēc stundas esam, ne? Jā. Mēs veicām īstenībā tiem, kas māk šito muskuļu testu vai kas tā, kinezioloģija. Kinezioloģisko testu, jā. Jā, ar to var ļoti labi. Mēs tur pat eksperimentējām, mums bija tā kā muļķojāmies vairāk, bet, vienā viesnamā ar vienu draugu, viņam tur bija, kā noliktavā stāv visādas, tur Red Bull bunžiņas, kolas bunžiņas, tur viņam spirtu kaut kas bija atvedis burkā. Tad mēs šito visu testējām ar muskuļu testu. Līmējām orbu virsmu un testējām. Un neticēsiet, bet gan spirts, gan kola, gan Red Bulls paliek veselīgāks priekš cilvēku, jo viņi uzlīmē orbu. Mēs arī eksperimentējām, mēs pirkām veikalā priekš kaķiem kaut kādu to gaļu un uz vienu divi trauciņi, uz vienu uzliek to orbu, uz otru nē. Vienmēr kaķis izvēlējās pirmo aro orbu. Bet, protams, ka viņš izēja pēc tam arī to otro bez tā orbu. Nebija tā, ka viņš to neēda vispār, bet tā gāja karš no abiem traukiem, bet vienmēr piegāja pie viena pirmā. Tā kā bija visādi tādi mēs esam. Bet tas kinezioloģiskais tests, tas ir vēl viens veids, kā pārbaudīt. Un tas, laikam, arī viens tāds, ar ko mums tās uzlīmes vairāk pie cilvēkiem nonāk, mums pazīstams divas homeopātis, kas regulāri, viņas to testu praktizē. Un tad viņas redz, ka aptuveni no 10 cilvēkiem 9 dēr tā uzlīme. Vienam nav vajadzīgs, jo viņš ir tik spēcīgs, ka viņam telefons jau ir neitrāls. Viņš ir neutralizējis ar savu nodomu spēku. Tā kā šis arī īstenībā, kā jebkas, mēs dzīvojam tādos pārmaiņu laikos, tas ir šo pārmaiņu periodu. Pēc tam būs harmoniskas tehnoloģijas, vai arī mēs būsim tik jaudīgi, ka nevajadzēs. Tas tāds, kā lai saka, spieķis sagurušam ceļgājējiem. Jā. Man ir pēdējais jums jautājums. Jūs teicāt, ka saskārāties ar izaicinājumiem un tādu pretstību vai kaut kādu atkritienu, ka jūs tā kā ejat uz āru un tad ir atkritiens. Kā jums liekas, kāpēc jums vispār ir, varbūt to nosaukt par misiju, nest šo tehnoloģiju un šo vēstījumu pasaulē? Ko jūs paši caur to mācāties un kāpēc tieši pie jums tas ir nonācis? Ļoti labs jautājums, Linda. Neviens šādu man vēl neuzdevis. Kāds tev ir? Jaudīgs.
Kāpēc tieši Zini kā, mēs? nu, ja konkrēti es par sevi runāju, nu, kaut kādā ziņā to es tagad arī sāku aizvien spilgtāk redzēt dzīvē, kad mēs kopā ar Anci, kad ejam kaut kur, mūsu enerģija ir ļoti tāda, es negribu lietot īstenībā to vārdu transformējoša, bet mainoša. Un man vienmēr sajūt, ja es eju vienu vai Anci, viens pilnīgi kaut kas cits, kā tad, kad mēs savienojamies kopā arī kaut kādās lietās, pasākumos, satiekamies cilvēkiem vai nejauši nokļūstam kaut kādi pie cilvēkiem. Es vienmēr redzu pēc tam, ka tiem cilvēkiem dzīve mainās. Tā kā aiziet citādāk, un es redzu, ka tas orps arī mums ir tā kā, ka mēs acīm redzot viņu spējam iznest kaut kā. Bet tas atkritiens ir mūsu pašu iekšējie bloki, īstenībā, ko tas orps mums liek strādāt ar sevi, konkrēti man ar sevi. Es šoreiz, es 2,5 gadus esmu ar elpu ļoti draudzējos un ar radīšanu, es sapratusi, kā rodās tā realitāte. Es saprotu, ka tie ir tikai bijuši mani bloki, kas rada atkritienu. Arī šie skeptiķi. Zini, citreiz, ka tu dari un tev nogalina visu vēlmi, komentāri vai kas īstenībā. Tā ir tāda māka, būt kā bākai un starots. Un īstenībā ir vienalga, ko tie apkārtēji. Nu, ne tā vienalga, bet kad es nekoncentrējos uz tiem komentāriem, tā kā mums bija pie tā rīla, tas rīls super aizgāja, vai ne? Viņš tik forši un viss. Un tad tu lasi tos komentārus, bet ja tu sāc uz to komentāru, tu saproti īstenībā, ka tam nav nozīme, tas cilvēks pats sevi procesē. Tas ir viņa process, kurā viņš ir, un es to neuztveru pa savējo un eju tālāk. Es zinu, uz kurienes eju. Un man liekas, tas ir tas, ko orps ļoti māca mums. Vismaz man, es nezinu, kā Ranci. Jā, tas, ka kāds tā pasaka, ka tu esi šarlatāns, tas vēl nenozīmē, ka tu esi šarlatāns. Jā, tā kā, vai ne? Jā, tā nav, jā. Tā kā mēs smējāmies agrāk tur par suverēniem, kaut ko interesējāmies, kad, ja tev saka, ka tu esi lācis, tu taču nedomā, ka tu esi lācis. Es taču zinu, kas es esmu, vai ne? Un tāpat arī šis īstenībā māca mums un dod mums iespēju iet aizvien patiesībā dziļāk sevī, savā spēkā, savā tādā, tā kā būt tām bākām, kas iespējams kādam cilvēkam parāda to, es nezinu, to izgaismo to ceļa posmu. Un iespējams tas tikai posms, bet viņš ir ļoti, vajadzīgs šobrīd. Un kādam atkal viņš paiet un viņam nav vajadzīgs, viņš iet tur, kur viņš iet. Tā kā tas ir manējais tāds, ko es redzu par sevi. Man ir pretjautājums. Man stāstīja to, ko es patiešām domāju, vai to, ko cilvēki ir gatavi dzirdēt. Tur jūs stāstījāt, ka meliem sliktas vibrācijas. Es varu nestāstīt visu. Es varu bišķiņ tikai stāstīt. Jā, es samēr melot, es netaisījos, nebija man tā doma. Vienkārši domāju, kā to visu tā kā... Es nezinu, kāpēc tieši es, tur iespējams bija kādi vēl citi varianti, bet noteikti ir daudz rezervas varianti arī un visādi, bet man ir tā sajūta un tā dzīves informācija, kas ir nākus pie manis, viņa ir apstiprinājusi to, ka es šeit uz šīs planētas esmu tieši ar tādu nolūku. Un būs vēl daudz visādi tehnoloģiju, šoreiz tikai tāds sākums, tāds, kā lai saka, tāds trendiņš, vai, caur ko tiešām, jā, visi tās traumas, blokus, pieregulēt to savus šī bioloģiskās mašīnas uzstādījums, visas tās programmas, vai tas pārējais varētu rasties. Bet man, tagad jau īstenībā nāk tā apziņa, ka es kopš dzimšanas redzu visu to atžgānību, kas te ir. Un man ir tā informācija, tie instrumenti un viss kaut kas kā sakārtot. Daudz lietas salikt atpakaļ pa plauktiņiem te uz zemes. Un, jā, es esmu nācis to informāciju kaut kādā veidā ienest tajā kopējā cilvēces informatīvajā laukā.
Es saprotu, ka man pat nav nozīme, vai tas nonāk tur Instagramā, Facebookā vai mājaslapā, vēl kaut kas svarīgi. Kā es tā esmu, es katru dienu to domāju, tas starojums iet un viņš nonāk pie kaimiņiem. Tu esi kā šī bāka arī, jā. Mans uzdevums ir atnest te informāciju, ka var savādāk, ka nav obligāti jābliež vienam otram ar bombu pa galvu, lai sakārtot attiecības. Tā kā, ka īstenībā, jā, mēs neesam malu cilvēki. Nav. Jā, un ir jau daudz īstenībā apstiprinājumu par to, ko Ants saka un tā. Es atceros, mēs te gribējām arī uztaisīt vienu interviju ar tādu Leldi, kas ir par human design, un tad Ants, mēs tā baigi tajā neesam iedziļinājušies. Es atceros, Ants ir teicis, ka viņš vispār no 27. gada atnācis. Nu, tā kā ir daudz apstiprinājumu Antsim īstenībā, un tad es sapratu, ka es esmu šitais te, kā saucās, revolucionārs, bet nevis kurš, nu tā kā, nevis kurš ārda un grauj, bet kurš būvē no jauna kaut ko. Un līdz ar to sanāk, ka Ants ienes to jauno, un es jau pārsvarā internetā to informāciju kaut kā pārstrādāju un dodu tālāk. Un es domāju, ka tā savienība mums kaut kā to visu ļauj tā. Bet mēs esam, zin kā, Linda, ļoti tādi, mēs esam kaut kādā ziņā uzmanīgi. Mēs ļoti bailīgi ilgi bijām, jo, zin kā, mums te iestāstīja, bišķi noticējām, kad ir tumsa un gaisma un ļaunums un labums. Jā, tā kā bišķi jāuzmanās, ka tas ļaunums nepaliek dusmīgs no tā, ko tu dari. Un kaut kādu laiku nodzīvojam ar pārliecību, ka mēs cīnamies ar ļaunumu un kad samazinām un ka tas ir svētīgs darbs un vēl visādi. Visādi šitādi, mēs jau arī iekrītam uz visādām un tad mēs izejam tam posmam cauri un saprotam, bet nē, tā nav patiesība. Patiesībā tā mēs ir pārliecība, ar kuru mēs esam dzīvojuši, bet mēs varam radīt citādāk. Un tad caur to procesu mēs patiesībā mācamies radīt to ceļu tam orbam, tā kā ienest viņu kaut kā. Bet mēs lēnām, šobrīd es esmu priecīga, es kartiņas tūlītās esmu pasūtījusi. Tāds kaut kā mēs te virzāmies lēnām. Jā, un vēl bišķi tas, ka tas ir kaut kāds, kā lai saka, es šeit uz zemes esmu tāds izpildītājs, bet tas plāniņš tur kādam citam ir. Un līdz galam nav skaidrs, kur tas viss, tā kā uz kurien. Mēs tā kā čamdamies arī visu laiku un taustamies, vai tam jābūt tā vai šitā, jo iznest kaut ko tādu, par ko neviens nezina, nesaprot, pārsvarā visi saka, ka tas ir izdomāts šarlatānisms, ka tā nevar būt, fizikas likumi to nepieļauj un tā tālāk. Ir tā kā, viens tas jābūt uzmanīgam, jo, labi, tu tā kā norodies, ka tu 1000 reizes esi jau dzirdējis, ka tu esi šarlatāns, bet tāpat tas bišķiņi atmet atpakaļ. Liekas, tu tiešām vēl joprojām tā kā cilvēki ir tik aprobežoti vai dzīvo kaut kādā. Ka viņi nav pat gatavi atļaut sev pastīties, ka varbūt ir savādāk vai kā. Jā, mēs tā kaut kā virzamies. Virzamies. Mēs ļoti virzamies. Tad, ko es dzirdēju, ka caur to jūs mācāties turēt savu centru, ticēt sev un nest to vēstījumu, ko jūs esat nākuši nest, neskatoties uz pretestību, neticību, varbūt to, ka jūs esat pirms savu laika, varbūt. Jā, Ansi vispār tā informācija bija, ka tas, ko viņš taisa, būs vajadzīgs tikai, nevis būs vajadzīgs, bet no 27. gada nāks tie cilvēki, kuri to uztvers par pašsaprotamu. Kāds to pateicis, pirmais bija bišķiņ tāds, tā kā, pilnīgi skumji paliekās. Mēs te esam. Tad ir īstais laiks to uzsākt, lai viņiem būtu jau ko izmantot. Jā, jo tad jau cilvēki paši jutīs. Tā kā bērni dzims un viņiem tas būs pašsaprotams, viņi sapratīs tā kā. Tas man diezgan nomierināja, jo man vispār sajūta, kad arī tā, ka mēs radījām 10 gadu atpakaļ, kad jau tad jau bija pa vēlu un jau viss bija nokavēts. Tagad man pasaka pēc 10 gadiem, ka nē, vēl daži gadiem tikai tad sāks dzimt cilvēki. Tas nozīmē, ka vēl kā 20 gadiem tad jau aizies. Un, protams, daļa mēs daudzi, kas ir mums pazīstami apkārt, kas arī lieto un izplata un tā tālāk, ir jau daļa cilvēki, kas jūt un pilnībā viņi zina, kas tas ir. Bet vairums procentuāli, protams, ir tas, ka netic un ne, bet ok, ieraugot, zini to, uztaisot zoom out un ieraugot to kopskatu,
patiesībā, kad, kad šobrīd tas laikmets, viss mēs mainamies, un visi bērni dzimst citādāk un viss, un kad īstenībā jau, kā tu saki, šis ir īstais laiks, un jau pirms 10 gadiem bija īstais laiks, lai mēs to lēnām, bet tas ienāk, jā. Jā, jo, kā jūs teicāt, caur savām domām un idejām un caur savu starojumu, ja jūs mainat apkārt un nesat to informāciju vienkārši jau caur savu darbību, pat ja tas nav tik plaši varbūt tā zināms informatīvajā telpā. Mēs jau radām arī to, kad to pretestību patiesībā. To jau vajag grūti piefiksēt ar apziņu, bet zemapziņas līmenī es jau domāju, ka neviens man netic. Nejauti apkārtēji. Es esmu tas, kurš domā, ka ir pretestība. Es patiesībā jau pat necīnos, bet tā kā es caur to procesu ieraugu, kur es pats sev lieku tos šķēršus, ar kuri man ir jānovāc. Bet to ļoti grūti ieraudzīt tā, vienmēr. Tagad jau mēs runājām, cik mēs nosaucām, cik jau mēs esam radījuši, kad vairums dara tā, vairums netic. Tās jau ir mūsu pārliecības. Ja mēs nonāktu līdz pārliecībai, ka vairums tic un viss tā kā ar viss ņem pretī, tad tā tas arī būtu. Bet mēs jau radām, ka neņem pretī un ka netic un to visu laiku dzīve arī apstiprina, ka ir tādi momenti. Jā. Tā kā mums šis... Jākrāja piemēri, kad notic, kur es piemērs uzreiz noticēju, ieraudzīju pirmajā sekundē. Kurā vietā tu ieraudzīji, drīkstu pastāstīt savu stāstu? Es ieraudzīju jūsu mājaslapu, kaut kur izmet, godīgi neatceros, vienkārši atvēru mājaslapu, izlasīju un tāds, super, šitas ir vajadzīgs, tā kā nav jautājumu vispār. Jā, redzīju, tā bija tava sajūta. Sajūta, ko tu saproti, tu jau nevari viņu kādam izstāstīt. Tev ir vai nu ir jā, vai nu ir, vai ne? Tas ir kaut kāds... Bet tas informatīvais paskaidrojums tomēr arī palīdz. Arī man, lai gan es tā kā jūtu, tomēr ir interesanti uzzināt kaut vai to, ka, piemēram, arī bez uzlīmēm tā tehnoloģija strādā, ka var tur nosaukt ierīces numuru vai tādas nianses, man liekas, ir vienkārši interesants arī tiem, kas tic un vairāk uzzināt par jums. Jā. Tāpēc paldies par šo sarunu, ļoti interesanti man, ar kur Agita raksta, kā arī interesanti. Jā, paldies, liels! Varbūt arī varam tikties Instagramā, tad, ja sanāks par to laivu uztaisīt. Izdomās. Labi, atā. Paldies, Linda, paldies. Atā. Beidzot.